Šodien es tev parādīšu, kā tu vari uztaisīt makramē aksesuāru savai rokas somiņai vai atslēgām. Tātad šodien mēs taisīsim šāda veida, mazglosim šāda veida makramē piekariņu. Mums vajag mērlenti, dēlīti, es izmantošu šo koka dēlīti, tad mums ir vajadzīgs šāds metālā atslēgu piekariņa aizdare un, protams, makramē diegs. Es lietoju 3 mm makramē kokvilnas diegu. Izveram cauri aukliņai 2 diegus. Šādi, ja? Un veidojam pirmo pamatmezgla pusīti. Šādi. Kā mācīties pamatmezglu, skatāmies manā iepriekšējā video pamatmezgls, kvadrāta veida mezgls. Jā? Tad mēs atstāsim mazliet atstarpīti šeit. Šim projektiņam tā vajag. Jā, apmēram šādu lielumu atstājam. Un tad mēs turpināsim mezglot uz leju. Pamatmezglu, saucamo kvadrātveida mezglu. Redzi? Tā, jā? Un šādi uz leju aptuveni 1, 2, no vismaz 21, 23 mezgliņus. Jā. Esmu uzmezglojusi 22, 23 cm garu pamatmezglu. Jā. Gatavā veidā, kad būs salocīts uz pusēm, ir apmēram 11, 12 cm. Salocam uz pusēm, šādi, jā, un šos 4 diedziņus skaisti izvērsim cauri atslēgas piekariņam, jā, jo mēs viņus nostiprināsim. Tā lai ir pusaite, šādi. Nostiprināsim šos visus diegus ar tā saucamo nostiprinājuma mezglu. Piegriezīsim 50 cm diegu ar galu uz augšu. Jā, mēram šādu gabaliņu atstājam. Un tad mēs uztaisam tādu kā cilpiņu. Un sākam no metāla atslēgas piekariņu, vijam uz riņķīti skaisti, ja? Un diezgan cieši to daram. Apmēram kādas 6, 7 reizītes. 4. To var redzēt, ja? Vēl 2 reizītes varētu būt. 5, 6. Un tad mēs, lūk, šeit ir tā cilpiņa. Cilpiņai cauri izvaram šo garo diegu. Tā.
turam, un tad mums bija tas augšējais diedziņš, to mēs velkam uz augšu. Uz augšu, redzat, tas diedziņš paslēpsies, ies apakšā. Tā. Nogriežam. Līdz ar skaisti, ja? Šeit vajadzīgs ir asas šķēres. Un nepārgriezt šos diegst, lūdzu, ja? Tadā! Gatavs!